Jā, tas, ka mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, tas, protams, pats par sevi nekādā tiešā veidā neveicināja krīzi, bet tas deva Latvijai vienu diezgan bīstamu iespēju. Iespēju, ko varēja izmantot labāk un sliktāk, un viņi tika izmantot sliktāk. Respektīvi, tas, ka mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, tas uzreiz cēla mūsu reputāciju, deva iespēju naudu lētāk aizņemties, investēt, bet arī iztērēt. Pārāk daudz no tā tika iztērēts. Un skaidrs, ka Latvijas ekonomikas pieaugums pēc pievienošanās Eiropas Savienībai ir bijis straujāks nekā viņš būtu bijis kādā alternatīvajā scenārijā. Bet arī tas, ka mēs šīs Eiropas Savienības sniegtās iespējas izmantojam tomēr slikti, drīzāk slikti nekā labi, tas arī nozīmē, jā, ka mēs radījām lielāku nesabalansētību ekonomikā. Bet atkal dzīve ir ļoti interesanti. Tātad tas, ka mēs esam Eiropas Savienībā, tas savukārt mums deva iespēju aizņemties daudz vairāk naudas, savukārt ekonomikas glābšanā šajā krituma fāzē. Ja mēs nebūtu Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs nemūžam nesaņemtu iespēju aizņemties 7,5 miljārdus eiro. Varbūt mums nevajag šo iespēju izmantot līdz galam, kā jau es teicu, mums nav pat vairs vajadzības to īsti izmantot līdz galam. Bet tas, ka visi zināja, ka mums šī nauda ir pieejama, tas ļāva novērst dažus ļoti, ļoti nepatīkamus scenārijus. Reizēm svarīgāk ir nevis tas, vai šī nauda ir, bet tas, ka finanšu tirgus dalībnieki zina, ka tu to naudu var paņemt, ja tev vajadzēs.